Valsts prezidentu aicina jau otrais neizsludināt Saeimas pieņemtos grozījumus imigrācijas likumā. Tas zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, pārsvarā no austrumiem, būtiski atvieglo uzturēšanās atļauju saņemšanu Latvijā. Pētījuma firmas Data Service aptauja liecina, ka šādus atvieglojumus imigrantiem neatbalsta gandrīz 2/3 Latvijas iedzīvotāju. Daudz Saeimas deputāti ir pārliecināti, ka pieņemtie grozījumi imigrācijas likumā ir nepārdomāti. Termiņu uzturēšanās atļauju uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus, turpmāk varēšot saņemt personu, kur ir iegādājusies nekustamo īpašumu Rīgā par 100 000 latu vai nekustamo īpašumu ārpus Rīgas par 50 000 latu. Taču tagad likumā tiek runāts par darījumu summu, nevis par zemes kadastrālo vērtību, kā tas bija iepriekš. Ir daudz vairāk pamata dažādām mahinācijām. Mēs taču labi saprotam, ka darījums var būt pa 50 000 formāli, no kuriem 49 pēc tam atdod atpakaļ pārdevējs pircējiem skaidrā naudā. Arī tādas mahinācijas iespējamas. Šobrīd tas ir palicis vēl sliktāks. Šis likums, es uzskatu, ka prezidentam nekādā gadījumā nevajadzētu viņu izsludināt, jo mērķis jau bija taisni šo normu par nekustamo īpašumu padarīt grūtāk pielietojumu. Sanāca viņa tagad daudz vieglāk un neskaidrāk pielietojama. Tāpat uzturēšanās atļauju Latvijā, kas automātiski ļauj dzīvot visā Eiropas Savienībā, varēs iegūt investori. Likuma atbalstītāji uzsver ārvalstu kapitālu piesaisti Latvijai. Mūsu ekonomiskais finansiālais stāvoklis ir tik slikts. Mēs esam gandrīz ekonomiskā bezdebiņā un attiecīgi vajag izrapuļoties. Imigrācijas likumā labojumi atvieglo ārzemju investoru tikšanu uz Latviju. Tikmēr partija Visu Latvijai prasa valsts prezidentu neizsludināt likumu arī otro reizi. Saeima ignorējot norādes uz iespējamo valsts drošības apdraudējumu, uz iespējamām sociālām problēmām nākotnē, uz riskiem par jaunu nekustamā īpašuma burbuļu rašanos un tā negatīvajām sekām tautsaimniecībā. Tas būtiskākais ir šī faktiski iespējas, ka mērķtiecīgi tiek meklēti cilvēki, ārzemnieki, kas izpērk Latvijas zemi un Latvijas īpašumus. Faktiski par niecīgu summu. Ja mūsu galvenā interese ir saglabāt Latvijas zemi pilsoņu rokās, tad ar šo likuma projektu, ar šo likumu tikt panāks tieši pretējais. Arī kopējais noskaņojums sabiedrībā šim likumam vismaz latviešu vidū ir noraidošs. To atbalsta mazāk par 1/3, bet pret ir gandrīz 2/3 iedzīvotāji. Tā liecina aptaujas dati. Nelatviešu starpā atbalsts likuma izmaiņām ir lielāks. Kaspars Beķers, Juris Binders, TV3 ziņas.